Rūķēni pat nepamanīja, pa kuru laiku uzlēca saule. Niķi, Niķi, priecīgi sauca Riķis, paskat, es iemācījos taisīt varavīksni. Patiesi, lauka galā, kur strādāja Riķis, saules staros zaigoja varavīksne. Niķis tajā saskaitīja 7 krāsas. Es arī māku, viņš iesaucās. Es tūlīt uztaisīšu 8 krāsainu varavīksni un varbūt pat 9 krāsainu. Niķi pārņēma sacensības gars, bet, lai kā Rūķēns pūlējās, viņa varavīksnē tik, un tā nebija vairāk par 7 krāsām. Mazliet atpūties, Rūķēns nolēma vēlreiz pamēģināt, taču neiznāca laika. Kādā bedrē pļavas vidū viņš ieraudzīja sakritušās mazās vārdītes. Tās vajadzēja izcelt ārā, pēc tam Niķis pamanīja, ka bija saslapinājis spānus veselai kameņu ģimenei. Tās nācās ar savu elpu nožāvēt. Lauka galā Rūķēnam vajadzēja padzīt sāņus kādu sava medību lauka robežkupīcu gandrīz apgāza cīruļa ligzdu. Pēc visiem šiem darbiem Niķis nosaucīja pieri un grasījās jau ķerties pie rasošanas, kad gaisā izdzirda cīruļu dziesmu. Viņš pacēla galvu un ieraudzīja saulei apkārt sudrabainu apli. Niķim sirds iepukstējās straujāk. Viņš nojauta, ka šai parādībai vēl nebija vārda, lai nu kas, bet tā nebija varavīksne, tā bija sudrabvīksne, un viņš Niķis šo vārdu izdomāja. Nebūtu Rūķēns tik maz, viņš saprastu, ka visbiežāk sudrabvīksni redz tikai, kuri izdara kādu labu darbu, negaidot nekādu atalgojumu.